Sveicināti NRA-TV skatītāji! Sadarbībā ar Bāru Koko Loko mēs turpinām iepazīstināt jūs ar Eirovīzijas dziesmu konkursu dalībniekiem. Un šodien runāšu ar izpildītāju Rūtu Dūdumu. Šobrīd esam kopā ar Rūtu Dūdumu, dziesmas Here I Am izpildītāju. Rūta, par ko ir dziesma? Dziesma vairāk iedrošinoša, motivējoša par to, ka es varu, es esmu šeit un nav atpakaļ ceļa atkāpties un tāda diezgan, neuzlādējoša, bet arī savā ziņā. Ļoti spēcinoša, priekš manis tieši spēcinoša. Dziesmas autors ir no Zviedrijas. Kāpēc tu neizvēlējies kādu latviešu autoru dziesmu? Patiesībā šī dziesma atnāca pati pie manis. Es neko tur neizvēlējos, bet man tika piedāvāta šī dziesma, un es viņu sākotnēji noklausījos. Man kā daudziem, kas jau ir noklausījušies šo dziesmu, teica, ka tieši vārdi uzrunā, ka viņi it kā, lai gan tādi vārdi jau, principā, ļoti daudzās dziesmās ir, bet viņi tomēr nostrādā, viņi tos cilvēkus uzrunā, un ja vēl tas klausītājs atrod kaut ko sev, tad jā, tāpēc man šī dziesma arī tā patika. Lai gan mēs bijām 3 meitenes, kuras arī centās tikt Eirovīzijā ar citu dziesmu, bet jā, šogad iznāca tā, kad ar zviedru autoru dziesmu. Noteikti daudziem klausītājiem, skatītājiem tu esi pazīstama ar dziedošajām ģimenēm, tu ar māmu startēji. Un arī Eirovīzijā tu esi jau bijusi kā backvokāliste. Jā, un arī kā soliste. Kā soliste. Kas ir tās lietiņas, ko tu esi piefiksējis? Kam ir jābūt, lai skatītāji ieklausītos? Eirovīzija vispār, manuprāt, ir tāda laimes spēle. Tas ir vienu gadu cilvēkam, klausītājiem, skatītājiem vajag šovu, zipšņus un uguns tur un tā tālāk. Un vienu gadu varbūt viņiem vajag tīri tikai, lai smuki nodzied kāds un nostājās abur ar savu šarmu vai harizmu. Un tur pat tas šovs viss ir pilnīgi otrā plānā. Tas ļoti... Tas ir tiešām laimes spēle. Nevar zināt, kad kādam kaut kas patiks vai nepatiks, jo jā, man arī, kad es esmu skatījusies Eirovīziju, tad man ir bijuši tādi priekšnesumi, kur principā nekas nenotiek, bet man paliek atmiņā. Tas pats ir ar šoviem, ar kuriem mums vienkārši asociējās kaut kāds konkrēta dziesma, un tad, jā, tas bija ar to zilo fonu, pieņemsim, nevis tur dziesma, bet zils fons. Tāpēc man liekas, tas ir baigi. Par šoviem, vai tu arī esi domājis kādu šovu ielikt pie dziesmas? Pa lielam tā dziesma neprasa neko wow, manuprāt. Tāpēc man primārais ir tiešām labi viņu nodziedāt, jo tā dziesma sākotnēji nelikās tik sarežģīta, kāda viņa ir, kad mēs viņu ierakstījām studijā. Viņa principā neļauj tev nevienu brīdi atslābt, atpūsties vai domāt par pilnīgi kaut ko citu, jo ja tu sāc dziedāt to dziesmu, tad tev ir jānoved viņu līdz galam, jo tur pa vidu nav nevienas vietas, kur tu varētu padomāt, kā es iztos, piemēram. Jo Eirovīzijā, tas ir tā, ka balsotāji parasti atcerās tos krāšņos šovus. Bieži vien pat dziesma nespēlē to galveno lomu. Jā, bet kā es saku, tā varbūt ir tā vīzija, kas vienkārši katru gadu mainās. Tas tāpat kā mode mainās, tāpat arī Eirovīzija mainās. Vienu gadu vinnē vienkārši sieviete, kas atnāk baltā blūzā, melnās biksēs, un vienu gadu uzvar tāda, kurai ir kažo kādas un vēl uguns fonā. Tas ir tiešām tik subjektīvi, tajā pašā laikā. Uzsvars tavā gadījumā ir tieši uz dziesmu šos. Vispār kopumā, jā. Tas arī, ja tā dziesma būtu pilnīgi absolūti nekāda, un tur apkārt vēl vingrotājs un balerīns un violnieki un orķestris negluži, bet, jā, drausmīgi daudz cilvēku skatos, kas kaut ko dara, tas arī varbūt būtu pat traki. Vienkārši jāskatās, tas ir atkarībā no dziesmas. Tu tādai lēnai balādei, tādai sirds dziesmai, tu nevari tur neko... kaut ko traku izdomāt. Tas pats arī to ātrai dziesmai tu arī nevar nostāvēt, vienkārši neko nedarot. Dziesma pieprasa šovu, tas ir tā kā miedarbība.
Vai tu esi noklausījusies arī pārējo dalībnieku dziesmas? Jā, es esmu noklausījusies visas, teiksim, varbūt dažas vairākas reizes, dažu tikai vienu reizi. Jā, esmu. Un interesanti, vai tu jūti konkurenci? Vai konkurenci, tas jau jāskatās atkal tajos pusfinālos, kā tur viss izskatīsies. Jo pēc dziesmas vienas pašas jau ar neko tā daudz nevar spriest, bet man ir sava favorīti. Man patīk. Es neuzskatu, vai konkurenti vai nekonkurenti. Mēs esam katrs pilnīgi atšķirīgi, un arī tās dziesmas ir savstarpēji atšķirīgas, tā ka arī skatītājiem būs šausmīgi grūti. Viena ir tāda vairāk uz pagājušā gada uzvarētāja pusi, varbūt deju mūzikas, un dažas ir atkal balādes, mierīgas, dažas ir, kur dzied traki, dažas mierīgi, tāpēc, atkal baigi subjektīvi. Un no iepriekšējām Eirovīzijām, cik tur tos gadus atpakaļ, kuras ir tās dziesmas, ko tu atceries? Jā, man daudz dziesmas vispār palikuši atmiņā. Man patika arī pagājušā gada dziesmas, uzvarētāja dziesma. Man patika arī, man liekas, 2008. gadā uzvarēja Serbija. Marija, man liekas, viņa sauca Marija. Man patika arī tajā pašā gadā bija izraēlietis. Neatceros, kā viņa sauc, bet man patika izraēlas dziesma. Fire in your eyes, laikam. Un tad man patika arī mūzika dziesma, ar ko mēs atbraucam uz Diseldorfu. Man patika, un kas vēl tāds, kas vēl palicis ļoti spilgt atmiņā. Un nezinu, no senākiem laikiem, kad vēl Aba un Selina Diona uzstājās, tās man droši vien patīk. Un savā uzstāšanās, kad tu, ja tu uzvarēsi un ja tu arī aizbrauks un pārstāvēsi Latviju, vai tu ņemsi kaut kādus, neteiksim par piemēru, bet tomēr kaut kādas mazās lietiņas no iepriekšējiem uzvarētājiem paskatīsies? Kas ir strādājis, kas tomēr nav izdarījis? Ja godīgi, tagad, man liekas, vispār vairs neko tādu super jaunu. Neteikšu, ka nevar izdomāt. Protams, ka var izdomāt, bet pa lielam es nezinu, vai es tā ļoti kaut ko krasi mainītu vai kaut ko pilnīgi absolūti tāds, kas nav bijis, jo, varbūt priekšnesums kā tāds vizuāls ir kaut kur redzēts, bet tas, kas uzstājās, tas jau to varbūt izpilda pirmo reizi, tāpēc es uzskatu, ka neko krasi nevajag mainīt, vienkārši tā kā tu uzskati, tā kā tu domā, nekam nelīdzinoties, bet vienkārši esot tu pats, tā tikai uz priekšu kaut kā var tikt. Par stresu. Par stresu. Tu jau esi piedalījusies šovos, un kā ir piedaloties vairākos šovos pēc kārtas, tas stress kaut kā mazinās, vai tomēr saglabājās tā sajūta, ka... Mazliet uztraukties tas ir veselīgi, un tas ne stress vai vienkārši uztraukums, maza roku trīcēšana, tas ir tā vienmēr pa lielam, bet, tādos atbildīgākajos, teiksim, kad tu esi viens pats uz skatuves vai tā, tad es domāju, ka ir mazliet lielāks uztraukums. Bet tas uztraukums īsumā pazūd tad, kad tu zini, ka tu visu zini. Kad tu zini, kā sāksies dziesma, kas tev ir jādara katrā pantiņā, piedziedājumā, kā dziesma beidzās. Jo, ja tu neesi par kaut ko pārliecināts, tad tev rodas stress. Tas vienkārši nav pieredze, ka dažreiz tu varbūt nezini kaut kādu savu partiju. Es tikko gribēju teikt, vai tā nav bijušas tādas reizes, ka stress mazliet tā kā izbojā? Jā, dažreiz, kad, piemēram, dažreiz bijuši pat ar grupu tādi koncerti, kad es nezinu īsti to dziesmu. Un mēs viņu dziedam, un, protams, kaut kas jāimprovizē uz vietas, un tad vienkārši tev tas uztraukums traucē tev kaut ko brīvi nodziedāt vai kaut kā, un tad pašai dusmas sev. Tāpēc es cenšos vienmēr sev ieskaidrot, ka nedrīkst uztraukties, jo tad es slikti nodziedāšu, un tad man pašai nepatiks, un tad es pats sev pārmetīšu, un tā. Tāpēc tas stress tā, varbūt, kad es biju mazāka, tad vienmēr bija uztraukums drausmīgi liels pirms iešanas uz skatuves, bet tagad tas ir tāds, ja tu uztraucies, tad nekāp uz tās skatuves. Tā. Bet tas mazais uztraukums, tas nav stress, tas ir tāds dabisks process vispār pirms jebkā, ko tu dari. Tu savu muzikālo darbību, mēs tev vairāk zinām, ka tu biji backvokāliste. Un no backvokāliste tu esi izaugusi par solisti.
Nu, jā, vai izaugusi, vai paralēli to kaut kā apvienoju, jo vēl joprojām sanāk gan dziedāt backvokālu, gan kaut kur uzstāties kā solistei, gan vēl kopā piedalīties 2 grupās. Un tāda pieredze vienkārši, man liekas, ir vajadzīga. Nu, tā, pagaidām es vēl neredzu, ka es ietu pa to vienu ceļu, kā solista, viss nekur vairs pa labi, pa kreisi, nē, bet man ļoti patīk, ja man piedāvā kaut kur piedziedāt, un vispār tas uzreiz tāds iespējas dot kaut ko redzēt vairāk, un priekš sevis, priekš prakses, priekš pieredzes, priekš klausīšanās, un tā, man tas liekas. Pagājušajā gadā tu biji līdz Music puišiem. Tas jau, man liekas, bija aizpagājušajā gadā. Aizpagājušajā gadā. Tu biji tur, kāda ir tā atmosfēra, kas tur notiek? Jā, es atbraucu, es atceros, es stāstīju savām draudzenēm, kad mēs kā backvokālistas būdams, tur mēs sajūtāmies kā, superzvaigznes. Mūs tur sagaidīja katram tur bezmazliet savus autobusus un mašīnas un aizved uz preses konferencēm un tā. Tā ļoti nopietni tur viņi pieiet tajā lietai. Tas bija viss ļoti milzīgs pasākums. Un arī kā ir mēģinājums, mēs nodziedām, pie mums pieskrien, 8 cilvēku uz skatuves uzreiz, viens iedod ūdeni, viens pasaka, vai viss kārtībā, viens pasaka, ko vēl vajag. Katram savs bezmazliet palīgs, kurš tur visu saregulē, un tā, kad tas pasākums, lai gan varbūt cilvēkiem liekas, priekš kam vajag, vai kaut kā viņi tās nevisai pozitīvi skatās varbūt, bet... Gribēju jautāt, ka ir viena daļa mūziķa, kas tomēr uzskata, ka tā ir, neteiksim, ākstīšanās, bet tas nav nekas nopietns. Savukārt otri gadiem iesūta dziesmas un iet uz to. Es domāju, ka tā ir lieliska iespēja, ko dod jauniem dziedātājiem, varbūt arī sevi jau sen pieteikušiem. Tas ir tāds, vienam varbūt tas ir tāds izklaides pasākums, ko paskatīties sestdienas vakarā, ka nav ko darīt. Vienam atkal tas ir tāds ar lapiņu pieraksta tā, kā cik es viņam dotu atzīmi. Tas ir tik dažādi, man liekas, arī vai nu, bet tā no tāda muzikālā viedokļa es pat nezinu, jo ir tāds dziesmas, kas man liekas ārprāts, un ir tāds dziesmas, kas, es domāju, viņas ir pārāk labas priekš Eirovīzijas, un atkal rodas cits jautājums, un tur jau būtu gari un plaši jārunā par to, bet pa lielam es nenosodu tādu pasākumu kā šo pasākumu vispār, tāpēc, kad viņš tiešām sniedz iespējas, viņš ļauj attīstīties, viņš ļauj arī šīs dziesmas vispār gaismā parādīt, un vai tur kaut kas slikts ir, nezinu. Parasti iekrīt tā, ka mums Eirovīzijas atlase notiek janvārī, februārī. Laikapstākļi nav tie patīkamākie un dažādas problēmas ar veselību, ar balsi. Kā tu ar to tiec galā? Es vispār neesmu, es brīnos, visi apkārt ir tagad izslimojušies. Spļauju vai nespļauju, bet es kaut kā vēl neesmu saslimusi līdz šim, un man kaut kā laikam tas arī iet tā laimīgi garām, jo es ģērbjos silti, es guļu ar kapsiķiem, es saudzēju diezgan sevi, es tā, piedomāju pie tā, lai man ir silti, un arī, ka parādās kādas iesnas, lai viņas ātri novāc nost. Un pirms uzstāšanās, jūs atceros, kad es vēl mācījos muzikas skolā, un mums bija jādzied vokalīzes eksāmenos, mēs tur dzērām gan olu, gan eļļu, gan visu, lai tās balss saites attiet. Es dažreiz profilaksē vienkārši iedzeru tādas, viņas ir nopērkams aptiekās, homeovoks, tās labas. Tās viņas vispār bez garšas ir, bet viņas ļoti labas. Bet nekādas tur kaļķus es nepotēju, un neko tādu ārkārtas situācijas man nav bijušas, tāpēc nav man bijusi tik traģiska pieredze, lai tur darītu kaut kādas. Un arī stress uz tavu balsi tika neatsaucās, nav kaut kādas tur drebēšanas, trīcēšanas? Ir drebēšanas, jā, tas ir normāli tās drebēšanas, bet es saku, tas stress ir tikai tad, ja tu neesi pārliecināts par sevi konkrētajā brīdī. Līdz ko tu esi absolūti par visu zini un pārvaldi, tad tur visam vajadzētu būt kārtībā.
Ok, Rūta, lai tev izdodas. Paldies! Lai balss skan un viss iet. Jā, paldies! Atā.